Tātad mums ir 3 varianti. Mēs būvējam paši visu. Mēs tas ir āmurs, starp citu, ja tu nesaproti. Mēs remontējam paši, vai mēs pērkam jau gatavu? Nu, man liekas, to pirmo mēs uzreiz kancelējam. Šito, ja? Uzreiz anulējam, jo mēs dzīvosim dzīvoklī. Jums paliek 2 varianti. Vai nu remontēt pašiem, vai nu pirkt gatavu. Ko tu domā? Es teikšu godīgi uzreiz, es meistaram neuzticos. Nevienam Rīgas meistaram neuzticos vairāk. Jā, ar to grīdas likšanu mums jau ir bijis ieberziens. Jā, bet zinot to, ka tu esi ļoti liels detaļu cilvēks. Man ļoti gribas iekārtot pašai un izdomāt visu un saprast visus īstos toņus un vispārējo. Jā. Bet mēs varēsim, zini kā? Mēs varēsim ietaupīt naudu. Ja mēs remontēsim paši, mēs ietaupīsim naudu uz lielākiem dzīvokļiem. Tad es varēšu visu izdomāt un tad mēs varēsim varbūt... Pagad tiešām, vai tad tā ir, kad ja remontē pats ir lētāk? Tas ir labs jautājums. Pirkt gatavu it kā viegli, bet kaut kā šķiet dārgāk. Noskaidrosim, kādi plusi un mīnusi ir gatavam īpašumam un kādi lietotam. Mani sauc Raitis, un šis ir raidījums Atslēgu jautājumi. Tavs mini ceļvedes mājokļu iegādē. Šoreiz metamies iekšā būvniecībā un remontos. Parēķinam, cits remonts varētu tā reāli aizņemt kaut kādus 4-5 mēnešus. Kāds sakars, kā 4 gadi kā minimums, labi, ne, 2,5-3 varētu būt. Bet tu esi iedomājies, kurš no mums remontēs? Kā mēs abi uzvilksim tos krāsotāju kostīmiņus un iesim špaktelē? Jā, tu māki špaktelēt? Nē. Meklēsim meistaru. Meistari? Neremontēta dzīvokļu gadījumā ir 2 aspekti. Viens aspekts ir tas finansiālais aspekts. Tātad mēs vajadzētu skatīties, kā būs, teiksim, tā kopējā īpašuma izmaksas ar visu remontu kopā. Tātad mēs skatāmies līdzvērtīgu mājokli, jau remontētu, ja ir pieejams, un salīdzinām ar neremontētu, un tad skatāmies, kurš būs dārgāks, kurš ne. Otra lieta ir tāda, ka būvniecības izmaksas viņas pēdējā laikā kāpušas, un visticamāk viņas neplānojas arī krist. Ja? Tad visticamākais scenārijs, ka vai nu viņas būs stabils, vai nu arī turpinās pamazām kāpt, ņemot vērā kaut kādu dažādu pozīciju kāpumu no kopējo būvniecības izmaksām. Šeit gan jāņem vērā, ka remonts vienmēr aizņems vairāk laika nekā bija ieplānojis. Un arī izmaksas visticamāk būs lielāks par plānotajām. Tātad tev būs gan emocionālie kāpumi, gan diemžēl arī kritumi. Bet rezultātā ir gandrījums, ka viss ir tieši tā, kā tu vēlējies. Iegādājoties mājokli, pievērs uzmanību visām detaļām. Gan ūdens spiedienam krānā, gan arī kaimiņiem. Ejam, skatāmies vizuāli, ejam cauri visām pozīcijām. Ūdens, kanalizācija, elektroinstalācija, ventilācija ir. Skatāmies cauri kvalitāti, spiedienu, vai ir rozetēs elektrība. Ejam cauri visam, skatāmies un pārbaudām, vai tehniski viss strādā un kā strādā. Tad nākamais ir vizuāli jau mēs varam reizēm novērot, kad ir kaut kur bijuši kādi pleķi, kaut kur ir tecējis, varbūt ir kaut kur kāds pelējums veidojies. Līdz ar to ir kaut kādas indikācijas vai situācijas, kas varētu jau viest kaut kādas nojausmu par kaut kādu vienu vai citu problēmu. Pieņemsim elektrisko sildītāju atrašanās telpās. Ja ir centrālā apkura mājā, bet elektriskā sildītāja atrodas telpās, līdz ar to tas nozīmē, ka telpās ir augsts. Vai nu tad šī apkura nav pietiekami lielā intensitātē, vai nu arī tad mājā šī siltuma zudumi ir tik lieli, ka šī apkura nespēja viņu piesildīt. Ja? Tas jau būs tāds viens no indikatoriem. Šobrīd neremontēts dzīvoklis maksā apmēram 20–30% lētāk par remontētu, bet vidējās kosmētiskā remonta izmaksas ir aptuveni 150 eiro kvadrātmetrā. Savukārt, ja vēlies jau pilnu dzīvokļa renovāciju, izmaksas ir sākot no 500 eiro par kvadrātmetru. Atceries, ka vislabākā izvēle būs tā, kas atbilst gan tavam dzīves stilam, gan finansiālajām iespējām. Gatavs mājoklis var dot tūlītēju ērtību, bet remonts vai celtniecība iespēja radīt tieši to, ko tu vēlies. Galvenais izvērtē visu kārtīgi un neļauj emocijām dominēt pār racionāliem lēmumiem.